Welcome to Miami. Jā, nākamā sezonas sacīkste mums ir Miami. Tad trases forma ir kaut kas tāds. Par pašu trasi nav daudz kas cits, ko teikt. Apdzīšanas punkti DRS vietās. Un vistipiskākā kļūda nedēļas nogalas laikā parasti ir pēdējais līgums pirms garās taisnes. Visi grib maksimāli plaši izņemt to līgumu un tāpēc aizskar to sienu. Tā kā Kanādas čempionu siena, bet daudz lānāk. Es žāvājos, jo sacīkste būs vēl vakarā. Un tā nav tikai viena sacīkste, ir sprinta nedēļas nogala. Ko mēs citu jautru varam sagaidīt šajā nedēļā? Racing Bulls izrāda to, ka viņiem būs īpašs krāsojums. Viņi sociālajos tīklos liek atsaucis uz rozā krāsu. Tad paskatāmies, kā izskatās. Wow! Kamēr es filmēju, viņi vēl nav parādījuši. Miami sacīkste pagājušajā gadā bija brīdis, kad daudzi desi jauninājumus formulām. Atcerēsimies, ka pirms gada McLaren pirmajās sacīkstēs bija tādā šaubīgā nostājā. Un tad pēkšņi Miami Norris sasniedza savu pirmo uzvaru. Šogad to plāno darīt Red Bull. Viņi nāk ar pāris jauninājumiem uz Miami. Nu, un pirmo reizi čempionāta vadībā ir Piastri. Pirms pagājušās sacīkstes prasīju, un daudzi atbalstīja viņu ceļā uz pirmo čempiona titulu. Tā kā viss spiediens tagad ir uz viņu. Kurš jūsuprāt šonedēļ uzvarēs? Vai mums būs izmaiņas augšgalā? Ieraksti komentāros.